Sveiks, Nīl! Sveiki, visi labie ļaudis! Prieks tev redzēt, kā Labi. tev iet. Tāpat, tāpat. Drusku satricinoši. Es pēdējo 2 dienu laikā piedzīvoju 3 zemestrīces, un pirmās zemestrīces manā dzīvē, kas ir nenormāli interesanti. Es pēc tam par to ilgi domāju. Tad, kad sākās pirmā, es pamanīju zemestrīci, bet es nesapratu, ka tā ir zemestrīce. Un es sēdēju zvanā tieši tāpat kā tagad mēs ar tevi, un es turpināju runāt. Es iedomājos visādas lietas, ka tur bērni sienas stumda, ka kaut ko labo remontē. Un tikai pēc tam, kad sākās sirēna, es sapratu, ka tā ir zemestrīce, ka tā bija. Un es pēc tam domāju, tas ļoti interesanti, kā mēs dzīvē droši vien pieredzam daudz ko, bet mēs nezinām, kas tas ir, pirms es zinu, kas tas ir. Nu, restīvi, tagad es nekad dzīvē nesajaukšu zemestrīces ne ar ko citu. Un, ja viņi sāksies, tad principā es uzreiz to zināšu. Bet līdz tam ar mani tas notiek, un tāpēc, ka man nav pieredzes reālās, es biju lasījis par tām, es biju redzējis filmās, es biju skatījies, es biju visu kaut ko. Un nē, tad, kad tas reāli notiek ar tevi, nav prātā tā faila, un tas vienkārši nereģistrējās. Es pēc tam vēl aizdomājos, nu, ar daudzām lietām tas tā ir. Nu, reāli par visu kaut ko izlasīt, zināt, un kamēr tu nepieredzi, tu vienkārši neatpazīsti. Un man bija tā doma vēl, nu, daudzās reliģijās, tur, piemēram, kabalā, jūdaismā, mistiskajā atzarā, dzenbudismā, kristietībā savā ziņā ir tā ideja, ka mēs jau dzīvojam apgaismoti. Tikai mēs to nevaram atpazīt. Un tad tas treniņš ir uz to atpazīšanu. Man liekas, kaut kā līdzīgi tas varētu būt. Ka vienkārši jātrenē tā atpazīšana. Un iespējams, ja mēs varētu uztrenēt to, ka mēs atpazīstam to, kas jau notiek, tā dzīve varētu kļūt nu, vēl krietni interesantāka. Tādas man tās pārdomas. Pie provizoriskākām lietām es redzēju, ka Stambulas konvencijas no, tie pēcgrūdieni ir likuši tev atgriezties sociālos tīklos un Twitterī kaut ko cepties šonadēļ par Stambulas konvenciju. Un tu biji lasījis jau arī tagad tur citu valstu grēvjo ziņojumus un tam līdzīgi, un turpināja izteikties. Ir kādi vēl jaunas atziņas vai argumenti vai tēzes par šo? Dzīve piespiedu. Turklāt tā ir taisnība, tikai es nebiju lasījis daudz ko ap to konvenciju. Un droši vien tāpat kā daudzi, un palasot vairāk par to, man šķiet, nu, kaut kā apstiprinājās tā lieta, par ko es minēju, ka ne jau par pašu konvencijas tekstu ir tie strīdi, bet par to, kā tie tiek vai tiktu pielietot. Un mēs redzam, ka, piemēram, Igaunijas gadījums, nu, kur vienkārši var redzēt, kā tas tiek dzīvē, ko tas reāli nozīmē dzīvē. Skaidrs, konvencija, bet ko tas nozīmē dzīvē? Nu, ir ceļš, tāpēc katram likumam ir burts un gars un tā. Un ļoti interesants lietas tur parādījās. Piemēram, viņi iesaka un grēbijo ir tie cilvēki, eksperti, kas uzrauga, kā katrā valstī, kas konvenciju ir ratificējusi, kā tad viņi tur ievieš. Viņi no tur vairākām valstīm un tā. Nu, piemēram, viena no lietām, uz ko viņi tur norāda, ir, ka ir jāskatās, lai, piemēram, ja notiek tiesas sēdes, kur notiek šķiršanās vai starp vīrieti un sievieti, lai netiktu pieaicināti tādi speciālisti, kuri neatbalsta, piemēram, vai kuriem ir kaut kādas kuri nav pieskaņoti vai saskaņoti ar šo Stambulas konvencijas ideju par vardarbību, piemēram. Un tur ir tāda interesanta doma, ka nedrīkst pieaicināt speciālistus, kuri iestājas vai kuri uzskata, ka pastāv šī atsvešināšana. Un atsvešināšana ir tāda prakse, kurā nu, to vispār pazīst pasaulē ļoti labi. Atsvešināšana nozīmē, ka notiek strīds, piemēram, starp vīru un sievu, un viens no vecākiem stāsta bērnam, piemēram, sliktas lietas par otru vecāku. Vai mēģina kaut kā ietekmēt tur apkārtējos sociālo dienestu vēl kaut ko, lai atsvešinātu bērnu no otra vecāka. Nu, tā kā reāla lieta, kas reāli notiek. Jā. Un pārsvarā tas notiek pret tēvu. Nu, loģiski, tāpēc, ka bērns vairāk un biežāk dzīvo kopā ar mammu. Nu, un tajā grēvijā ziņojumā tiek norādīts, ka nevajag tādus speciālistus, vajag izvairīties, lai tādi speciālisti, kas varētu norādīt uz šo atsvešināšanu, ka viņus nevajadzētu pieaicināt kā ekspertus.
Ļoti interesanti. Nu, tāda ideja. Nu, tas principā nozīmē, ka teiksim, es nevarētu būt eksperts, vai man nevarētu pieaicināt tādās prāvās, tāpēc ka es domāju, ka atsvešināšana ir reāla problēma, no kuras neproporcionāli cieši vīrieši. Tā ir, to es domāju, un tas ir praksē arī pierādīts, empiriski mērīts un citādi. Nu, lūk, un tur vēl visādas nianses, tikai interesanti paskatīties. Nu, teiksim, tāda Igaunijas piemēra. Teikt, Grēvi jau bija pie mums. Mēs nezinām tieši, ar ko viņi runāja un ko, bet aptuveni pēc gada būs tas rezultāts. Nu, Tieši uz arī, vēlēšanām, jā, būs, kā saka, es varu iedomāties visus tos sprādzienus, kas tur notiks, jo viņš būs tieši uz vēlēšanām. Tas ziņojums. Es arī lasīju Igaunijas ziņojumu. Es nevaru nokomentēt par to punktu, ko tu mini, bet tas, kas bija liels satraukums sociālos tīklos, vai ne satraukums, nu, dezinformācija, pareizi es teiktu tā, par to, ka viņi tur liek kaut kā īpaši aizstāvēt Krievu tautības sievietes vai kaut kas, vai ka tur kaut kas speciāli priekš krieviem, vai kaut kas tam līdzīgs. Un ka viņi iejaucās Igaunijas valodas politikā, un kas ir pilnīgi nepieņemami un tā tālāk. Un tur gan man, nu, jāsaka, ka, manuprāt, nu, vienīgais, kur viņi iejaucās valodas politikā, ir tas, ka viņi tātad fiksē vairākos punktos. Viņi ir secinājuši, ka etnisko Krievu vidē vardarbība pret sievietēm ir lielāka Igaunijā. Viņi to ir, nu, teiksim, tur, nu, kaut kā pārbaudē, kaut kā atklājuši. Nu, un tad viņi vairākos punktos mēģina, nu, teiksim, domāt un ieteikt, nu, ko tad varētu darīt ar šo situāciju, kas starp krieviem tā vardarbība ir lielāka problēma. Un viens no valodas politikas jautājumiem ir, ka viņi varētu sadrukāt bukletus vai kaut, nu, bukletus, nu, informāciju krievu valodā, lai tie krievi. Un vēl viens, nu, kur viņi neiejaucās valodas politikā, jo tur ir, nu, atzinīgi vērtēts, tad neatzinumā, tad negrēvjā ziņojumā, ka Igauniem ir kaut kāda, nu, tā palīdzības telefona līnija, un ka viņi ir 3 valodās - igauņu, angļu un krievu, un ka tas pareizi. Un tā nav nekāda cita, gan tur tāda iejaukšanās, nu, vai vispār es arī šo neuzskatītu par nekādu iejaukšanos un tā tālāk. Un vispār es izlasīju normālu ziņojumu. Nu, es neredzu tur es tur nekādas problēmas, teiksim, nesaskatīju. Un tā, nu, šādu specifisku jautājumu es tagad nevarēšu, nezinu, nemāku nokomentēt. nu, to, ko var pamanīt, ir tas, ka viņš tiešām balstās. Nu, tagad tu saki, ka tie ir specifiski jautājumi, un ja tu neesi ikdienā, piemēram, cieši ar to kaut kā saistīts, bet viņš tiešām balstās, viņi nopietni ņem šo Stambulas konvencijas uzstādījumu. Kāpēc, piemēram, šī atsvešināšana, kāpēc tur tas tiek liegts un visādi atrunāts? Nu, tāpēc, ka Stambulas konvencija balstās šajā pārliecībā, ka vardarbībā pārsvarā cieši sievietes un vīrietis ir varmāka, tāpēc, ka ir neproporcionāls varas sadalījums. Nu, Stambulas konvencija ar to sākās patriarchālais varas sadalījums un šī nevienlīdzība kā vardarbības cēlonis. Jā, un šajā situācijā, protams, no tādi uzskati, kuros sieviete var parādīties kā vainīgā vai biežāk kā vainīgā, nu, viņi no tā mēģina izvairīties. Tādā ziņā viņi nopietni ņem paši savu šo te uzstādījumu. Nu, skaidrs, tāpēc, ka šī ir speciāla konvencija par vardarbību pret sievietēm. Un tas, ko tu sāki man atsauc atmiņā, kad bija pagājuši šīs debatēs, izskanēja arī tāds arguments, ka šī konvencija esot diskriminējoša vīriešiem. Tāpēc, ka, nu, kur ir konvencija par vīriešiem, pret vardarbību pret vīriešiem? Nav tādas konvencijas. Nu, redz, pret sievietēm ir tāda konvencija. Redz, kā mēs diskriminējam vīriešus, kas ir, nu, absurds arguments. Ja, teiksim, tas nenozīmē, ka, ja mums ir konvencija, teiksim, es nezinu, tur par kara gūstekņiem, tad tas nenozīmē, ka tādā veidā tiek diskriminēti visi, kas nav kara gūstekņi un tā tālāk. Tas, nu, tādam secinājumam nav nekāda loģiska pamata. Ja. Šī ir konvencija pret aizsardzību, pret sieviešu aizsardzību. Tur es piekrītu, tādam nebūtu, bet var piekrist tas, ka konvencija, kura ir it kā pret vardarbību un viņi ir ļoti specifiski vērsti tikai uz vienu šajā vardarbībā iesaistīto pusi. Tas daudz, labi, es domāju, mēs tur neiesim atkal tajā iekšā, bet es domāju, tur ir zināma taisnība, ka viņi neapraksta īpaši labu vardarbības cēloņus un neņem vērā visas vardarbībā iesaistītās puses. Tā kritika ir tāda, ja reiz viņi saka, ka viņi ir pret vardarbību, tad kāpēc viņa
tad kāpēc tajā netiek aprakstīti vai vienāda attieksme pret visiem vardarbībā cietušajiem? Nu, respektīvi, tā ir šīs konvencijas nostāja, ka sievietes pārsvarā ir vardarbībā cietušās un vīrieši ir vardarbības veicēji, kas nav taisnības, starp citu. Un kāpēc tā nav taisnība? Mums ir dati. Šodien iznāca svaigi dati, starp citu, no Centrālās statistikas komisijas. Ļoti interesanti. Es labprāt drusku par šo parunātu, tāpēc tieši par vardarbības tēmu. Es Uh, pagaidu sekundi. jā. Es ļauju, nu, jā, obligāti. Es gribu zināt, ko tu teiksi, bet pirms tam tā tad eksistē sabiedrībā tāda problēma kā vardarbība pret sievietēm. Tas ir specifiski, un tev pilnīgi taisnība. Mēs domājam, un konvencijas autori tā domā, un Eiropā vēl tāds uzskats, ka liela daļa, lai neteiktu lielākā daļa, nu, katrā ziņā liela daļa šīs vardarbības cēloņu slēpjas struktūrālās, man liekas, tāds vārds arī tiek lietots konvencijā, struktūrālā nevienlīdzībā sabiedrībā starp sievietēm un vīriešiem. Tas ir cēlonis tā tālāk, un tieši par šo ir konvencija. Ne jau skaidrs, ka mums ir vēl visādas citas problēmas, arī visādas citas vardarbības, arī viss kaut kas. Protams, nešaubīgi, bet šī konvencija risina šo vardarbību un šo problēmu. Nu, teiksim, sieviešu diskriminējošo stāvokli, kas izriet no sociālām lomām, kuras ir diskriminējošas sievietēm, un citiem teiksim, fenomeniem sabiedrībā, kas diskriminē sievietes un izpaužās tā izskaitā vardarbībā pret sievietēm. Par to ir šis teksts, tiešām par to ir šis teksts, tāpēc, ka tāda problēma pastāv. Nevar pārmest konvencijai, vai kam, ka viņš, nu, kāpēc tur nav vēl arī par suņiem, kāpēc nav par vardarbību pret kaķiem, taču tāda arī eksistē. Kur te nav rakstīts, ka par kaķiem nekas, ja? Nu, vienkārši par kaķiem šeit nav rakstīts, tur citas konvencijas par kaķiem. Šī ir par sievietēm, par vardarbību pret sievietēm konkrēto iemeslu dēļ. Nu, tev droši vien visā taisnība, izņemot tajā, ka visi domā, ka vardarbība pret sievietēm ceļās kaut kādu varas vai viņu pazemojošā stāvokļa dēļ. Nu, tie, kas nodarbojas ar vardarbību, tie parasti zina. Nu, tas ir tāds specifisks uzskats, kas ir radies tādā. Un kas, starp citu, ir drusku novecojis. Uzskats, te arī jāatzīst, ka šis patriarchālais varas dalījums un ka nevienlīdzīga varas sadalījums sabiedrībā. Tāpēc mēs zinām vienu ļoti specifisku vietu, kur sievietes tiešām cieš vairāk. Tas ir dzimuma šī romantisko attiecību partneru vardarbība ģimenē. Un tam nav patiesībā nekāda sakara ar varas sadalījumu. Tur iemesls ir ļoti bioloģisks. Vienkārši, ja ir attiecībās vīrietis ar sievieti, vīrietis ir fiziski spēcīgāks. Absolūtais vairums vīriešu ir absolūti spēcīgāk nekā absolūtais vairums sieviešu. Tas, ko mēs zinām, ka pāros vardarbība parasti ir līdzīga. Tikai sieviešu vardarbība ir pārsvarā emocionāla un vīriešu ir fiziska, tāpēc, ka vīrieši evolucionāri ir fiziski spēcīgāki. Mēs katrs izmantojam tās metodas, kas mums ir tuvākas un pieejamākas, un tāpēc sievietes neproporcionāli cieši vairāk fiziskā vardarbībā. Tas ir tāds vieglais ātrais skaidrojums šim. Tas nav vispār pieņemts fakts, ka tur ir kaut kāds varas sadalījums, šis patriarchālais vai tāds šajās dzimtas studijās balstītais skats, ka vardarbības cēlonis ir neproporcionāls varas sadalījums. Es tam galīgi nevarētu piekrist. Tāpat kā daudzi, tā kā ļoti daudz speciālistu domātājs. Tas ir drusku jau tāds aizgājis, man šķiet. Arī. Labi, es tev uzdošu jautājumu no blakus. Ne pat tieši par šo, bet blakus. Tātad mēs zinām no pētījumiem, ka sievietes saņem mazāku atalgojumu par to pašu darbu, ko vīrieši. Tā ir skaitā, piemēram, Latvijā. Kas ir diezgan, varētu domāt, Latvijā mums ir diezgan visādi vēsturiski iemesli dēļ. Latvijā mēs it kā maz, manuprāt, salīdzinoši maz diskriminējam sievietes. Teiksim, tāpēc, ka Latvija vispār nodibinājās. Tas bija viena no pirmām valstīm pasaulē, 18. gadā, kur sievietes varēja balsot vēlēšanās, varēja tikt ievēlētas. Tad padomju savienība, bla, bla, bla. Es domāju, ka mums ir sievietes visaugstākos amatos un tā tālāk. Vienlaicīgi mums ir 22. gada dati Latvijas bankas pētījums. Par to, ka tas ir Eiropas pētījumi, ka sievietes par to pašu darbu saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Eiropā vidēji par 12%, Latvijā vidēji par 17%. Sliktāk nekā Eiropā vidēji, sievietes saņem mazāku atalgojumu par to pašu darbu visās nozarēs, gandrīz visās amatu kategorijās, izņemot augsta līmeņa vadītāju.
augsta līmeņa vadītāji, sievietes saņem tikai par 3% mazāk, kas nu varētu būt kaut kāds kļūdas ietvaros un tādā. Restīvi, bet tā vispār, nu, sievietes saņem par to pašu darbu mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Kā tu to izskaidros? Bet šis mērījums, viņš ir diezgan sen tiek kritizēts. Un tā, lai varētu kaut ko tādu apgalvot, respektīvi, tie ir divas lietas, kas tiek teiktas. Me- Tad, kad tu to saki, tas izklausās, ka tā ir, piemēram, viena kompānija, kur ir divi vienādi amati, un ir divi cilvēki, kur strādā vīrietis un sieviete, un vīrietim mēneša beigās izmaksā lielāku algu, un sieviete izmaksā mazāku, tāpēc, ka viņa ir sieviete. Bet, nu, Latvijā es esmu, nu, mēs jau varam pavaicāt, tā kā, ja kādam ir zināma šāda situācija, tad protams, nu, vajadzētu par to ziņot un vajadzētu apstīties. Bet nu, nav izdevies praksē tādu situāciju vispār redzēt nekur. Un tā situācija, ko tu patiesībā apraksti, ir tāda, pieņemsim, ir divi cilvēki, kuri grib strādāt vienā profesijā, nu, kaut kādā augstāk pieprasītā, pieņemsim, jā, tur vadība, nu, kaut kāda vidējā līmeņa vadība. Ja tas cilvēks ir vīrietis, un ja tas cilvēks ir sieviete, tad viņa darba samaksa galā atšķirsies visbiežāk aiz tā vienkāršā iemesla, ka sievietes biežāk dzemdē bērnus. Nu, tā ir tā atšķirība. Tas nozīmē to, ka sieviete mazāk laika pavada darbā, nu, tā kā objektīvi. Un, ja jūs esat kādā nopietnā profesijā, nu, tad skaidrs, ka jūs gadu, piemēram, neesat šajā profesijā, tad jūsu karjeras iespējas, nu, un tostarp arī samaksa, viņa kļūs mazāka. Tas ir viens no iemesliem, kas ir objektīvs. Un tas tā vienmēr, tu vari skatīties no otras puses, vīrieši strādā vairāk, nu, tādā ziņā. Bet ir jau vēl otrs, pa kādām kategorijām mēs skatāmies. Ja mēs skatāmies, piemēram, par ārstiem, un iedošu vienu īsu piemēru, kāpēc šī maldīgā statistika veidojās. Mēs skatāmies par ārstiem vispār. Mēs varam redzēt, ka vīriešu ārsti pelna vairāk nekā sievietes ārstis, piemēram. Bet tad mēs paskatāmies, kas ir tā reālā situācija. Un situācija ir tāda, ka vīriešu ārsti biežāk izvēlās tās ārstu specialitātes, kuras prasa ļoti intensīvu, kas ir ļoti nedraudzīgas mājām, ģimenei, veselībai arī. Piemēram, vīrieši biežāk izvēlas ķirurga profesiju, kas nozīmē, ka tu esi stāvi kājās, bieži 12 stundas, bieži neesi mājās, respektīvi strādā ļoti, ļoti ilgi, ļoti, ļoti daudz. Sievietes biežāk pašas izvēlās tādas profesijas, specialitātes, kuras ir vieglāk savienojams ar mājas dzīvi, kur ir labāks darba, mājas balanss un vispārējais. Kurās reizēm, protams, tu nopelnīsi mazāk nekā tajās. Līdz ar to, ja tu skaties kopumā, tad jā, tad vīrieši nopelna vairāk, bet, ja tu pasties, kas tajā visā notiek, tās nav salīdzināmas lietas. Nu, tas nav tā, ka sievietēm maksā mazāk, tāpēc, ka viņa ir sieviete. Tas pats par sevi izklausās pēc absurda. Nu, it sevišķi tādā Latvijas situācijā. Vai tu zini kādu uzņēmumu, kur tā reāli darīt? Vai ka pieņem darbā sievieti un viņai samaksā mazāk nekā vīrietim? Nu, Nu, es nezinu, kā es varu zināt. Nu, bet es tev nepiekrītu, ka tas izklausās pēc absurda. Bet tu pateici vairākas lietas. Pirmā lieta, ko tu teici, ir tāda, ka sievietes dzemdē bērnus, tāpēc saņem mazāk atalgojumu. Un tam ir vēl virkne visādi seku. Nu, viņas dzemdē bērnus, viņas paliek ar bērniem, viņām ir attiecīgi viss šis, teiksim, bērnu dzemdēšanas, audzināšanas un periods. Viņš, protams, nu, kā saka, kavē vai bremzē vai sarežģīja visu kaut ko, izglītības iegūšanu, darba karjeru, tā tālāk, un viņi saņem mazāk. Es tev piekrītu. Tas nešaubīgi ir viens no iemesliem, kāpēc sievietes saņem mazāk. Bet tā tad te mēs esam. Tātad sievietes saņem mazāk, tāpēc, ka viņas ir sievietes. Un tāpēc, ka sieviešu dzīve un sociālās lomas atšķiras no vīriešu, un tāpēc viņas saņem mazāk. Es tev pilnībā piekrītu, ka tāda lieta pastāv. Jā. dzemdēt bērnu jau nav gluži sociālā loma, tā ir bioloģija. Es nevarētu piekrist, ka viņas Dzemdēt nav saņem mazāk. sociālā loma, bet uzņemties lielāku atbildību. Kurš uzņemas lielāku atbildību par bērnu audzināšanu, tā kā reiz ir sociāla loma. Noteiksim, kurš dara visus mājas darbus, kurš bērnam taisa ēst, kurš bērnam gatavo drēbes uz rītdienu, uz skolu gludina, kurš visu kaut kādas tam līdzīgas lietas, tās ir sociālās lomas. Un pie tam arī Latvijā šīs tradicionālās dalījums ir ārkārtīgi izteikts. Ja? Un skaidrs, ka sieviete uzņems vairāk
Neskapēc. Bet tas atkal vairs nav bioloģiski noteikts. Ja, nu, ja mēs tātad skatāmies uz visu, kas beidzās ar barošanu ar krūti, ja, nu, tālāk nekas nav bioloģiski noteikts. Tālāk viss ir sociāli noteikts. Un, piemēram, Latvijā mums ir tātad, cik tur 40,000 pār pa 40,000 alimentu nemaksātāji, kas ir tikai tie oficiāli atzītie, no kur valsts maksā viņai. Kas ir milzīgs cipars. Ja? Nu, teiksim, un, protams, tur ir arī sievietes, starp viņiem kaut kāds droši vien procents neliels, ja? Bet absolūtā vairumā tie ir vīrieši. Un jā, tas tev lūk ir struktūrālā nevienlīdzība sabiedrībā, kas nav bioloģiski noteikts, ka vīrietis nerūpējas par savu, nemaksā alimentus par savu bērnu. Tas nav tāpēc, ka bioloģiski viņš ir cita dzimuma. Tas ir tāpēc, ka, kāpēc tas ir? Tas ir. Tajā ir sava daļa arī bioloģija loma, protams. Nē, es jau tev piekrītu absolūti, ka, ja jūs gribat daudz pelnīt, ja jūs gribat pelnīt tik daudz, cik pelna tā kā strādīgākie vīrieši vai darbaholiskākie, tad nevajag dzemdēt bērnus. Un tas jau tā kā skaidrs. Mēs jau te vienkārši runājam no pozīcijas, kurā pelnīt lielāku algu un strādāt vairāk stundas ir tas ieguvums. Nu, mēs tam piešķiram tādu vērtību. Cilvēki, mēs jau kā suga esam attīstījušies daudzus tūkstošus gadu un tieši šādā veidā sabalansējušies. Tas ir tas iemesls, tāpēc, nu, protams, tu vari teikt, kamēr baro krūti, bet, nu, jā, mamma iznēsā pirmkārt bērnu savā vēderā 9 mēnešus. Tagad tam ir grūti apiet, to neizdarīs, teica, nekādā veidā. Jā, mammai ir piens krūtīs, viņa var pabarot bērniņu. Teica, to nevar izdarīt. Un ir vēl virkni kaut kāda lieta. Tā ir izveidojusies tāda sistēma, kā mēs kā cilvēki esam izdomājuši veidu, kā izdarīt šo netik vieglo darbu, tā kā uzturēt sevi, uzturēt savu sabiedrību. Mēs šobrīd piedzīvojam krīzi demogrāfijas. Nu, respektīvi, ir skaidrs, ka mēs izzūdam kā sabiedrība. Tieši šī iemesla dēļ, ko tu saki, tāpēc, ka nav iespējams apvienot abas lietas. Es nevaru vienlīdz daudz strādāt un pelnīt tikpat kā tas, kurš strādā visu laiku un nedzemdē bērnus, bet reizē arī vēl radīt bērnus. Tagad tas nebūs iespējams. Nu, no tās situācijas nav, no tā vienādojuma nav izējas, un es domāju, tas ne tikai Latvija, Eiropa šobrīd ar to saskarās. Tas mērķis ir dzīvot labi un pelnīt daudz un dzīvot visiem vienādi, bet nebūs tā. Līdz šim mēs atradām veidu, kā to var izsināt. Respektīvi, viens no ģimenes tētis, pa saprotamu iemeslu dēļ, strādās vairāk, pelnīs vairāk, mamma vairāk laika pavadīs mājās, audzinās bērnus. Ja mēs uzliekam, ka dzīves jēga un pats labākā lieta ir šī strādāšana un naudas pelnīšana, tad jā, nu, tad tur bērniem vietas nav. Bet tas ir matemātisks vienādojums, nav izdomāts, nav tam kaut kāda iespēja īsti apiet apkārt. Nē, nav arī tā, ka ir tikai viens veids, kā cilvēku dzimums būtu izdomājis, kā audzināt bērnus. Ja, teiksim, bērnus audzina dažādi. Un gan vēsturiskās kopienās, kur bērni ir nezinu, kopienas īpašums un visi audzina bērnus, gan mūsdienu, piemēram, Ziemeļvalstīs, no, kur atkal teiksim, tas sociālais tīkls un bērnu dārzi un šis te palīdzība un kompensācijas un aukļu apmaksa un tā tālāk un tā joprojām ir tāds, ka sieviete, ja viņa vēlas, viņa var diezgan labi to savienot ar savu karjeru un izglītību un ar visu, ko viņa vēlas savienot, ja tēvs iesaistās. Bet ja tēvs kā Latvijā, teiksim, tā tad acīm redzot ļoti bieži, kā var saprast no tiem datiem, neiesaistās un neuzskata par palīdzēt sievietei, tad, protams, tur ir problēmas. Un tās ir struktūrālas problēmas tādā ziņā sabiedrībā. Kā? Tu nevari alimentu nemaksāšanu izskaidrot ar to. Un arī es neesmu drošs par to vienu darbu vietu, kur vienā darba vietā vienu to pašu darbu, nezinu, tur ir pavārs vīrietis un pavārs sieviete, ka viņi obligāti saņem vienādi. Vai es nezinu, vienalga elektriķis vīrietis un elektriķis sievietes vai kaut kas, vai tā. Es domāju, ka arī vienas darba vietas ietvaros, jo tie vidējie skaitļi, viņi ir ārkārtīgi, tā nav kaut kāda, nezinu, kļūda, izņēmums vai pārpratums. Tie ir diezgan pārliecinoši skaidri. Tev taisnība. Protams, mēs daudz ko šeit nezinām. Žēl, ka pētījumu nauda netiek tērēta, teiksim, lai izpētītu, kā tieši tas veidojās, kā tieši šādi cipari sanāk. Ja? Jo šie cipari ir paņemti no klasifikātoru profesiju, no statistikas un no vienkārši vīrietis sieviete un tā. Tur būtu interesanti zināt sīkāk, bet es domāju, ka
Un vēl es gribēju piebilst, tu nedrīkst, manuprāt, nepareizi ir teikt, ka sievietes saņem mazāk, bet viņas grib saņemt mazāk vai izvēlas saņemt mazāk. Nu, restīvi, vīrieši redz izvēles grūtākas profesijas, sievietes izvēlas vieglākas profesijas. Tādā es neesmu drošs, vai tas tā ir. Bet tā šobrīd ir lieta, tas ne tikai par sievietēm, arī jaunākā paudze izvēlās bieži saņemt mazāk, tāpēc, ka viņiem ir svarīgāks mājas, dzīves un darba balanss. Ja tu runātu, piemēram, ar jauniešiem, ļoti daudz tā arī saka, ka es labāk saņemšu mazāk vai strādāšu 4 dienas nedēļā nekā vergošu 5 vai 6, kas, piemēram, mums tā būtu absolūti normālākā lieta. Mēs strādātu maksimumu, lai nopelnītu maksimumu. Tas ir paudžu atšķirības, un tas tā ir bijis. Tas arī ir labi izpētīts fenomens, ka sievietes biežāk prioritizē mājas dzīvi un darba mājas balansu, darba atpūtas balansu. Sievietēm ir labāka veselība. Tomēr atcerēsimies, sievietes dzīvo par 10 gadiem ilgāk. Iespējams, viņas vairāk domā par šīm lietām labāk. Mēs jau nevaram ieņemt pozīciju, ka nopelnītā nauda ir pats svarīgākais kritērijs. Tā ir ideoloģiska pozīcija. Tam nav tā. Tikpat labi varētu teikt, kāpēc. Padzīvot mājās un nopelnīt mazāk ir patiesībā labāka dzīve. Okay. Nu, labi, saki, kādu datus tu gribēji pastāstīt? Lūk, Centrālā statistikas komisija, tā, es to nepareizi pateikšu nosaukumu. Centrālā statistikas pārvalde. Lūk, izdeva pārskatu par jauniešiem, respektīvi par cilvēkiem Latvijā 18 līdz 29 gadu veci. Par visiem cilvēkiem Latvijā, kur ir šajā vecuma grupā 18 līdz 29. Tā tad viss nākotne, tagad, viss pārējais. Pāris lietas, starp citu, un dažas no tām, ko mēs nu pat pārnājām. Bet viens uzreiz pateikšu, izskatās depresīvi. Tā kā šajos datos nekā baigi iepriecinošā nav. Un viena no depresīvajām lietām ir, ka mums ir vismazāk jauniešu visā Eiropas Savienībā, izņemot vēl tikai Bulgārijā ir mazāk. Restīvi, mums vispār skaitliski ir šī vecuma grupa ārkārtīgi maz. Mums viņi ir. Un kas ir arī slikti, viņi ar katru gadu paliek aizvien mazāk. Tāpēc, ka cilvēki, kur paliek vecāki, viņu skaits pieaug un jaunieši mazāk dzimst. Restīvi, mums jaunieši ir jau tā ļoti maz, un viņi paliek aizvien mazāk. Bet tagad runājot par bērniem un alimentiem, kas man šķiet šokējoši. Tātad 25. gadā starp jauniešiem 8-29 gadi precējušies, respektīvi uzsākuši ģimenes dzīvi, ir 8% vīriešu un 15% sieviešu. Tā kā reāli 8% vīriešu līdz 29 gadu vecumam ir precējušies. Un arī 15% sieviešu nav baigi daudz. Bet šis ir tas brīdis, kas principā ir no veselības viedokļa vislabākais bērnu radīšanai. No ekonomiskā, un tad vēl tas, ko mēs zinām, ka ja tu rādi bērnu šajā vecumā, ir daudz lielāka iespēja, ka radīs otro un vēlams trešo bērnu. Ja tu rādi bērnu pēc 30 gadiem, pirmkārt, tas nav īsti veselīgi visādi iemeslu dēļ, bērnam ir daudz lielāki riski. Un otrs ir daudz mazāk iespēja, ka tu turpināsi, kad radīs vēl kāds bērns. Un mums ir tik nenormāli mazs cipars šo jauno cilvēku, kas stājās laulībās. Un viņš ar katru gadu ir pieaudzis proporcionāli. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka joprojām lielākā daļa bērnu dzimst laulībās. Tas ir. Un kas ir drošāk visiem, ja bērni dzimst laulībā? Visādi to starp tevis minēto elementu dēļ un vispār. Ja es domāju, ka šī ir tāda ļoti, ļoti interesanta tēma par to. Un jaunieši arī neuzsāk pieaugušo dzīves. Tā kā mēs skatāmies, tur ir milzīgs īpatsvars, kas turpina dzīvot kopā ar vecākiem, kas neveido savas ģimenes. Var redzēt, ka diezgan maz arī tur strādā, piemēram, 41% nestrādā. Un man bija vēl viena lieta par nabadzību. No visiem tiem nedaudziem jauniešiem, kas mums ir, 17% jaunieši ir pakļauti nabadzības riskam. Tā kā ir nabadzīgi. 17% tas ir gandrīz katrs piektais. Nenormāls skaits. Ļoti, ļoti tie cipari rāda kaut ko diezgan tādu grūti saprotamu. Kas man bija pārsteidzoši, pat esot iesaistītam visu laiku darbā ar jauniešiem, tā es nedomāju, ka tā situācija ir diezgan dramatiski. Tur vēl bija arī visu laiku, piedod, kas te pārāds, iepriekš bija tie
par to, ka liels procents nestrādā un nemācās tajā grupā vecumā. Jā, tie nīt. Viņi šeit arī ir izdalīti, viņi joprojām ir tādi. Bet par to grupu ir grūti. Man šķiet, nu, tur drusku vairāk jāiedzinās, jo tur tas tvērums pārāk liels. Tas no 15 gadiem, no 15 līdz 20. Nu, tā kā tur ir daudzot citiem. Tad tur par veselību ir interesanti. Mm, 10 gadu laikā par 170% pieaugums psihiatriskajām diagnozēm ar garstāvokļa traucējumiem. Kā 170%. Protams, ka nu, daļa no tā ir vienkārši tas, ka cilvēks vairāk diagnosticē, bet vienalga 170% tas, nu, tas par kaut ko ļoti tā rāda, un tas tieši šajā jauniešu grupā. Nu, pat ja tas rāda, ka viņi vairāk meklē palīdzību, tas rāda, ka par 170% jauniešu vairāk. Nu, pie tam tie ir tie, kas ir diagnosticēti oficiālajā reģistrā. Tas nozīmē, ka reālie cipari ir vēl daudzkārt lielāki, tāpēc ka lielākā daļa nenonāk reģistros vai dara to privāti vai kā citādi. Un to pēdējo es gribēju par vardarbību, tāpēc ka mēs iesākām runāt. Mm, Dati rāda, ka katrs piektais jaunietis pieredzējis fizisku vai seksuālu vardarbību. Un starp tiem 19% vīriešu, 19,9% sieviešu. Principā identiski līdzīgi. Tikai šeit nav atšķirības vardarbībā starp vīriešiem un sievietēm. Datos tas reāli neparādās vispār. Vienīgais, kur parādās atšķirība, ir seksuālajā vardarbībā, kur jā, sievietes parāda, ka viņas 7,7% sieviešu un 0,8% puišu, bet tas zēnu skaits ir reālajā dzīvē ir daudzkārt lielāks. Esmu par to runājis. Mēs neatpazīstam seksuālo vardarbību pret zēniem visādi iemeslu dēļ, un viņi par to nestāst bieži. Tāpēc, ka nu, pārsvarā speciālists ir sievietes un vēl citi iemesli, bet tas cipars ticamāk ir lielāks. Bet, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par vardarbību, mēs šeit datos pilnīgi skaidri, nu šeit ir redzams. Vardarbība vienādi attiecās pret abiem dzimumiem. Nu, protams, tad, ja tas ir fiziski, un, ja tu skaties to vardarbību ģimenē, tieši tad, jā, tad fiziski būs lielāka pret sievietēm, un viss pārējās ir līdzīgas. Nu, respektīvi, ļoti interesanti tie dati. Drusku depresīvi. Man šķiet, tāpēc, ka jaunieši ir tā grupa, nu, kas sabiedrībā piešķir tādu dzīvīgumu. Un vienmēr, kad aizbrauc uz kādu vietu, kur ir daudz jauniešu, tur jūtas kaut kā labāk un cerīgāk. Viss. Bet te izskatās, ka tas viss iet tā uz leju. Un ka mēs nerūpējamies arī par tiem jauniešiem, kas ir reāli. Nu. Bet, nu, kā būtu, nu, puikas, nezinu, sakāvās pagalmā. Nu, tur, nezinu, pusauģi sakāvās džeki. Nu, viņi piedzīvoja vardarbību. Tas ir kaut kas pilnīgi cits nekā sievietes vardarbība, ko piedzīvo meitenes. Kā tu domā? Nē, nu tevis pašu visu laiku norādīto bioloģisko atšķirību dēļ, Jā. vīrieši ir agresīvāki. Vispār vīrieši ir agresīvāki, testosterons, da. Jauni vīrieši, jo īpaši. Šo iemeslu dēļ visur, kur ir jauni vīrieši, pusauģi un tā tālāk, ir konflikti, kas bieži pāraug kaut kādā fiziskā izpausmē. Kas nav raksturīgi nemaz, nu vai daudz mazāk sievietēm, meitenēm un tā tālāk. Kas nozīmē, un ja mēs šo premisu atzīstam par patiesu, tad tas nozīmē, ka nu, teiksim, dabīgais fons vardarbībai jaunam vīrietim un vardarbības procentam, kam viņi iziet cauri, ir vienkārši parasti lielāks. Un ja viņš mūsu sabiedrībā ir vienāds gan vīriešiem, gan sievietēm, tad tas norāda, ka mums ir ārkārtīgi liela vardarbība pret sievietēm. Mm, Tāds jautājums. no, Ja tu saki, ka ir vienāds procents pret vīriešiem, pret jauniem zēniem, pret pusauģiem, starp puikām un meitenēm, nu, es teiktu, ka nu, vīrieši ir agresīvāki. Vīrieši ir agresīvāki, īpaši jauni vīrieši. Tam ir visādi apliecinājumi. Nezinu, cietumos sēž vairāk vīrieši, karo vairāk vīrieši, nezinu, tur visādās nu, ar vardarbīgās attiecībās iesaistās vīrieši. Tā sievietes daudz mazāk, viņas nav tik agresīvas. Ja, kas varētu rezultēties tajā, ka nu, tur ir, teiksim, starp vīriešiem, īpaši jauniem vīriešiem, nu, šis te vardarbības procents.
20, 19, cik saka procentu. Bet ja tāds pats ir starp sievietēm, tad tas nav normāli. Tad tas nozīmē, ka pret sievietēm ir, nu, tur ir, ja viņas tādā pat apjomā piedzīvo vardarbību, tad tur iespējams kaut kas tomēr galīgi nav kārtībā. Mm. Ne obligāti. Viens, jā, tev ir taisnība pilnīgi par to, ka vīrieši ir agresīvāki tādā ziņā, ka viņu vardarbība izpaužās agresīvos fiziskos veidos daudz vairāk. Bet vardarbīgi ir abi dzimumi līdzīgi. Nu, respektīvi, vardarbība kā lieta pastāv vienādi starp cilvēkiem. Vīrieši daudz vairāk ir fiziski agresīvi, sievietes ir daudz vairāk emocionāli agresīvas. Respektīvi, izmanto citus vardarbības veidus. Vīrieši ir agresīvāki, bet viņi ir agresīvāki gan pret sievietēm, gan pret vīriešiem. Un tas ir iemesls, kāpēc arī puiši nu, ir tik daudz starp cietušiem. Tāpēc, ka vīrieši ne tikai pastrādā biežāk fiziski, bet viņi arī cieš biežāk. Nu, tieši tā kā tu saki. Šeit ir drusku atšķirības, tur piemēram 19 un 17. Protams, respektīvi sievietes mazāk cieši no fiziskas vardarbības, vīrieši nedaudz vairāk, bet tas viss tādās statistiskās kļūdas robežās. Bet tas ir ieskaitot draudus. Nu, kā, nu, tas, ko mēs varam pieņemt, ir, ka ar tādu reālu vardarbības riskiem saskarās līdzīgi. Izņemot, protams, tad, ja jūs esat romantiskās attiecībās, tad sievietes risks no fiziskas vardarbības ir lielāks. Šajos datos tas nav, bet citos datos var redzēt, ka savukārt vīriešu risks no emocionālas vardarbības ir lielāks. Nu, tā kā tas tur izlīdzinās. Man nav nu, tādu pie rokas, nekad neesmu par to domājis, tādu datu. Bet man bija mulsina tas, ko tu saki. Nu, es nevaru to apgāzt, man nav tādu zināšanu vai argumentu šobrīd. Bet man nedaudz mulsina tas, ka saka, ka abi dzimumi vienādi agresīvi. Vardarbīgi. Agresīvi nav vardarbīgi. Jā, piedod, jā, vardarbīgi. Manuprāt, es nevaru tagad iedomāties, manuprāt, es savā dzīvē nekad neesmu, nu, es neesmu redzējis nekad vardarbību no sievietes puses. Es nezinu, es pat nevaru iedomāties, par ko tu runā. Ja? Nu, es vienkārši vispār nekad dzīvē, manuprāt, neesmu ne piedzīvojis, ne redzējis. Nedz, man liekas, arī, es nezinu, ne, nu, ne, es īsti nezinu, par ko tu runā, par kādu vardarbību, kādu sieviešu vardarbību, kā viņi izpaužas. Uh, Visvieglāk to parādīt ar klases piemēru. Tur, kur klasē ir bērni, kur ir zēni un meitenes. Un mēs esam visi gājuši skolotāju, atceramies, ko dara zēni. Zēni, ja viņi sastrīdās vai kaut kas, viņi grūstās vai izkaujās. Nu, tagad izkaujās mazāk, to vairāk ir apspiež visādos veidos, bet kopumā tā ir tā viņu stratēģija vardarbības. Ko dara meitenes? Viņas aprunā vienu otru, viņas taisa tādas klīķes, viņas nomelno. Tā, piemēram, stāsta visādas lietas par draudzeni, kas agrāk bija draudzene, vairs nav draudzene. Stāsta, izplata baumas, tankas. Tās ir divas dažādas stratēģijas. Viņas kancelē, meitenes vairāk kancelē savus draudus. Un viņu strīdi ir līdz ar to tie ir daudz mazāk agresīvi, nu, respektīvi viņas nekaujās parasti, bet tie ir daudz ilgāki un varētu teikt toksiskāki. Zēniem tie ir daudz agresīvāki, fiziskāki, bet viņi arī ir daudz īsāki parasti un viņu attiecības ātrāk nu, atjaunojās. Tas ir divas dažādas stratēģijas, kā katrs dzimums izpauž vardarbību, tāpēc, ka tas ir evolucionāri tā attīstījušies. Mēs katrs esam likuši uz savām stiprajām pusēm. Vīriešiem ir daudz spēcīgāki muskuļi un vispār no fiziskais spēks, tāpēc mēs vienkārši kaujamies. Primāri meitenēm daudz labāk attīstīta ir verbālā, viņām vārdi ir daudz labāk, emocionālā izpratne ir daudz labāka, viņas veic šādu vardarbību. Tur, kur notiek strīdi, šķiršanās, piemēram, starp ģimenēm, to ļoti labi var redzēt, jā, vīrieši daudz biežāk ir bijuši fiziski vardarbīgi, pat ja tā nav, bet sievietes izmanto savu stratēģiju, sievietes daudz biežāk šī pat atsvešināšana bērnu, baumu izplatīšana par vīrieti, tēnku dažādus, tā nomelnošana un visu šīs emocionālas vardarbības formas. Nu, tā kā tās ir diezgan, bet tas, kāpēc arī tu iesāki, mēs sākām par to vardarbības izcelsmi, ka tā ir no struktūrālās nevienlīdzības. Tā īsti es tam nevaru nekādīgi piekrist, tāpēc, ka no psiholoģijas perspektīvas, un tā ir diezgan labi pētīt, mēs jau vienreiz pieminējām to, vardarbība nav kaut kas tāds, kas rodās no cilvēki ir labi, un tad notiek sliktas lietas, un viņi paliek vardarbīgi. Mēs piedzimstam vardarbīgi. Tā kā visvardarbīgākās būtnes ir zīdaiņi. Viņi visvairāk izpauž agresīvu, visnekontrolējamāk.
Tas labums vienkārši ir tajā, ka viņi ir maziņi, un viņiem ir mazas kājas un rociņas, viņi nevar īsti neko sliktu izdarīt. Bet viņu vardarbības akti ir visbiežākie. Un tad tas attiecīgi samazinās. Ja bērnu normāli audzina un viss pārējais, nu, un tad, kad viņš nonāk jau pie pusauģa vecuma, mēs sagaidām, ka viņš vairs neizrādīs agresiju nepiemērotos veidos. Nu, diemžēl bieži tas nestrādā. Bet kopumā nu, vardarbība ir reāla lieta, ar ko mēs piedzimstam un kas pastāv starp abiem dzimumiem. Mm. Tāpēc man šķiet, to atvesināt uz šīm varas struktūrām un nevienlīdzībām. Tas vienkārši beigās nav palīdzoši, tāpēc, ka tas neatrisina to situāciju. Jā, jā, nē. Skat. Tā tad tev ir, protams, taisnība. Mēs esam agresīvi dzīvnieki un tā tālāk. Bet kāpēc ir vērts runāt par šīm kultūrālajām nu, formām un sociālajām formām, kas ietekmē mūsu uzvedību? Tāpēc, ka atkal tas ir vienīgais, kas mūs atšķir no citiem dzīvniekiem. Tas atkal ir vienīgais, kas mūs atšķir. Un nu, no evolucionārā viedokļa pastāv uzskats, ka tas arī ir vienīgais, kāpēc teiksim, Homo sapiens izdzīvoja un pārdzīvoja neandertāliešus. Homo sapiens un neandertālieši mēs ilgstoši dzīvojam nu, blakām. Un tā, neandertālieši izmirra. Neandertālieši izmirra tāpēc, neskatoties to, ka viņi bija lielāki par mums, stiprāki par mums, agresīvāki par mums. Burtiski fiziskā nozīmē. Atšķirības starp mums ir tā, ka cilvēkam ir kultūra, kur ir vērsta uz sadarbību. Mēs mākam sadarboties. Mēs mākam sadarboties kā neviens cits dzīvnieks. Ir arī citi dzīvnieki, kas māca sadarboties. Nu, nezinu, tur vilki un kas tur. Nu, nav svarīgi, vai skudras skaitām vai neskaitām. Bet nu, ir dzīvnieki arī māca sadarboties. Nu, teiksim, un tā. Bet cilvēks māca sadarboties vislabāk par visiem citiem dzīvniekiem. Un bioloģiski tas ir tik tālu attīstījies, ka mums var tiešām piedzimt bērns, kuram ir tik liels smadzenes, bet tik mazas roķeles, tik mazas kājas, ka viņam vajag cik gadus, lai viņš vispār pats varētu izdzīvot. Ja? Tāda dzīvnieka arī nav neviena cita pasaulē, dzīvajā dabā. Visi nezinu, piedzimst teļš, ja? Viņš pēc stundas staigā, ja? Pēc 2 stundām ēd, ja? Nu, teiksim, un tā tālāk. Ja? Nu, teiksim, cilvēks nevar izdzīvot, bet tāpēc, ka viņš paļaujas sadarbība. Sadarbība cilvēku mūsu savā starpā ļauj tam bērnam izdzīvot. Un tāpēc var atļauties būt bērns, kurš nevar pats izdzīvot. Un, respektīvi, sadarbība tā ir kultūra. Tā ir kultūra, tas ir viss, kas ir kultūra. Ja? Un vārdarbība ir viss, kas jauc vai uzspridzina to, kas ir mūsu arī evolucionārais esmības pamats, proti, sadarbība savā starpā. Konfliktu risināšanu bez vārdarbības, ja? Sadarbošanos kopīgu mērķu vārdā, kopīgu kaut kādu uzdevumu vārdā, lielas grupas spējīgas sadarboties no vissenākajiem laikiem, no vācēju šito te laika un tā tālāk. Un tāpēc vārdarbība ir nosodāma. Tāpēc vārdarbība tas ir slikti. Visās kultūrās tā tālāk. Tāpēc, ka vārdarbība iznīcina šo te pamatu, kas ir būt cilvēkam. Un cilvēkam ir sadarboties savā starpā, palīdzēt viens otram kopīgi risināt sarežģītas problēmas. Ja? Un tāpēc mēs sevi apspiežam to, kā saka, instinktu un dabas daļu, kura, kā tu pareizi saki, mēs esam spējīgi uz vardarbību arī kā neviens. Ja? Protams, mēs esam kā cilvēki, mēs esam nenormāli vardarbīgi, bet mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, kolektīvi, gadu tūkstošiem, lai šo vardarbību apspiestu un izskaustu un visādi, un redz, runātu par to, un konvencijas pieņemtu, un visu, ko darītu, un ziņojumus rakstītu, un novērot, un tā tālāk, un tā joprojām. Un teiktu cilvēkiem, labāk ejam uz teātri, skatāmies mākslu, rakstam dzeju, nevis slepkavojam viens otru. Es tev absolūti piekrītu par to sadarbību.
Nu, pilnīgi taisnība. Jā, absolūti mēs varējām izdzīvot tikai tāpēc, ka mēs sadarbojamies. Un man šķiet, nav skaistāka un vienkāršāka sadarbības piemēra kā sadarbība. Tad, kad vīrietis ar sievieti izlemj sadarboties, lai uzaudzinātu šo te bērnu, kuru, kā tu pats ļoti precīzi aprakstīji, viņš ir visnespējīgākais radījums dzīvajā pasaulē. Uh, un tur tiešām ir jāsadarbojas. Un vīrietis un sieviete ir pirmā. Es gan domāju, mana versija ir, ka ir vajadzīgi daudz vairāk cilvēku, lai šo bērnu uzaudzinātu. You Un need a tur village jāstrādā to raise daudz a vairāk. child, protams. Bet primāri tas tomēr sākās ar šo vienošanos starp vīrieti un sievieti, ka es darīšu to, un tu darīsi to, un tad mēs kopā kaut kā ar to tiksim galā ar šo galīgi nevieglo uzdevumu. Nu, es domāju, tas tieši tas, par ko mēs runājam, ka es paudu par vardarbību, gan es tev pilnībā nepiekrītu. Es domāju, ka nē, es domāju, ka vardarbība mums ir ļoti vajadzīga. Nu, respektīvi, vardarbība pat nav nekas tāds, kas var. Tas ir kā runāt, vai mums seksuālā ziņa ir vajadzīga, vai mums ir vajadzīgs izsalkums. Respektīvi, tas ir dotais lielums, kas mūsos ir. Protams, ka tas ir ļoti jākontrolē, tāpat kā mums ir jākontrolē seksuālā ziņa, bet no manas pozīcijas es domāju, nevarētu būt nekas neprātīgāks, kā mēģināt izskaust vardarbību. Tāpēc, ka mums tā diezgan bīstama situācija šobrīd Eiropā, kara situācija. Karš nozīmē to, ka mēs gribam, lai visi, principā visi spējīgie vīrieši pēkšņi var kļūt ļoti, ļoti vardarbīgi un agresīvi. Respektīvi, to mums vajag, ja ir kara situācija. Ja mums ir vīrieši, kuri nespēja tādi kļūt, nu tā ir problēma. Un mums pat ir, starp citu, antīkās Grieķijas mīti par šo situāciju, kur sievas saka saviem vīriem, lai tev atnāk atpakaļ, labāk nāc atpakaļ uz vairogu, respektīvi miris, nekā ka tu atnāc, ka tu atbeidz no cīņas. Nu, respektīvi, sievietes ir pirmās, kas sagaida, ka vīrieši spēs kļūt agresīvi, lai spētu aizsargāt ģimenes, lai spētu aizsargāt valsti un vispārējo. Otrakārt, agresija ir vajadzīga praktiskajā dzīvē, tā kā biznesā, kaut kādās lietās, kur tev vajag kaut ko iekarot, kur vajag tev pastāvēt uz savām tiesībām, kur tev vajag pašam sevi aizstāvēt, ne obligāti fiziskā veidā, kaut gan reizēm arī fiziskā. Visas šīs te, kur es kaut ko iekaroju, kaut ko panāku, kaut ko izcīnu, kaut ko atņemu kādam, kādu daļiņu no kāda cita, un tā ir mana trofeja biznesā, politikā, jebkur. Tas ir vardarbības dzinējums tam apakšā, kurš šādā veidā sublimējas. Mums ir viņš vajadzīgs. Un es domāju, ka tāda labāka pieeja, kā par to domāt, ir nevis, ka mēs cīnāmies pret vardarbību. Tāpēc, tas tiešām tas ir bezjēdzīgs uzstādījums no paša sākuma. Mēs nevaram cīnīties pret vardarbību. Nu, vai katrā gadījumā mēs negribētu to darīt, ja mēs to. Bet to, kā mēs vardarbību varam konstruktīvi izmantot. Un tas ir jāmāca. It sevišķi, protams, jauniem zēniem ir jāmāca, ko darīt ar savu agresiju. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un tad mēs varam runāt, kāpēc tik daudz jaunu zēnu to neapgūst. Nu, droši vien te parādās tēvu tēmas, te parādās skolu tēmas, kur nav neviena vīrieša, visas šīs lietas, nu, par kurām var bezgalīgi runāt. Bet kopumā vardarbība ir, viņa būs un viņa ir vajadzīga. Tā kā viņa reāli mums ir vajadzīga. Viņa mūsos ir laba, saprātīga iemesla dēļ. Tev ir absolūti taisnība, kultūra mūs regulē. Un tas ir tā mūžīgā spriedze, par ko jau Freids visu laiku runāja. Spriedze starp kultūru un brīvību. Bet tas nenozīmē atbrīvoties no vardarbības. Tieši tāpat kā kultūra nenozīmē atbrīvoties no seksuālās dziņas. Tā nozīmē to, ka šī seksuālā dziņa tiek ļoti ierobežota, un mēs mācāmies, ko ar to darīt. Nu, tā es varbūt to droši vien nedaudz. Nu, jā. Man kaut kur var atrast YouTube lekciju par mūsu valdnieku Viljumu Goldingu. Es domāju, tas ir visa tā literatūra, ir visa tā pēckara, ir tā, kas to, protams, visā tur analizē, visās detaļās. Es principā tā jau, tas, ko tu saki, ir skaidrs, bet es tomēr domāju, ka tā civilizācijas kustība ir sublimēt šo te fizisko īsto vardarbību, tad brutālo vardarbību, sublimēt viņu visās šīs formās, kā bizness, respektīvi, es nezinu, sports, ja? Tur kaut kāda cita veida sacensība un tā tālāk. Mēs gribam noturēt to kultūras kārtiņu, kurā mums nevajag nogalināt vienam otru, lai vienalga kādiem iemeslu dēļ. Un mēs gribam, lai nenogalinamies un nesitam un neizvarojam viens otru. Un tā ir tā plānā kultūras kārtiņa, kas mūs satur, kuru īstenībā ir ārkārtīgi viegli
nu, nodrupināt. Un tad, kad kas tad notiek, nu, tad tur tas viss notiek. Es tiešām ieteiktu mūsu valdnieku un Goldingu. Nu, jā. Labi, bet tad par vārdarbību mums vēl ir nedaudz laiks. Par karu. Tu seko Ukrainā notiekošajiem. Man liekas, mums ir jāparunā par to. Mēs sen neesam runājuši. Tur visādas lietas notiek. Ja, es trīs notikumu sakarā, es tā ļoti plašos vilcienos, kas man pievērš uzmanību. Viens, arī tas, ko es vienkārši redzu sev apkārt, kas ir ļoti ietekmējis Eiropas Savienību, paziņoja par šo daudzkārtējo vīzu aizliekšanu Krievijas pilsoņiem, kas te ir izraisījis milzīgu šūmēšanos. Tā ir daļa no jaunajām sankcijām, it kā no jaunās sankciju paketes. Tātad, principā, ja kāds Krievijas pilsonis grib iebraukt Eiropā, pat ja viņš tur dzīvo un kā, viņam ir katru reizi jāņem jauna vīza. Un ap to ir milzīga šobrīd tēma, tāpēc, ka, protams, Eiropā dzīvo ļoti daudz krievu, to starp no Krievijas, un es redzu arī šeit apkārt cilvēku, viņi brauc uz Krieviju nemitīgi, brīvdienās pie radiniekiem, un tā notiek ļoti šī te plūsma ir ļoti liela starp Krieviju un Eiropu visādos veidos, nu, bet tam ir arī pretargumenti, nu, par ko šobrīd ir liela plūsma. Otrs, kas pievērs uzmanību, droši vien tu labāk zinās par šo, cik tas ir nopietni ņemams un kā, bet Krievija nāca klajā ar paziņojumu par šo kodolu raķeti. Respektīvi, kodola raķete ir tāda ļoti arī simboliska nosaukuma, vētras vēstnesis, laikam viņš tā tulkojas kaut kā. Katrā gadījumā, respektīvi ideja, ka raķete, kuru dzen uz priekšu kodolzinājs. Un ko tas nozīmē, vismaz šajos aprakstos, cik man iznāca saprast, ir, ka viņi var pirmkārt lidot ļoti ilgi, dienām burtiski. Nu, katrā gadījumā. Un viņi var lidot ļoti zemu, viņu praktiski neiespējami pārtvert, un viņi var pārnest kodolu galviņus to starp. Nu, respektīvi, tāda milzīga tēma. Vismaz varēja saprast, ka Krievijas šajā propagandas mašinērijā tas spēlē ļoti lielu lomu. Tam tika piešķirta bija ļoti dramatiski tādas ainas, kur kā šo raķetu atklāja un vispārējais. Un trešais, savukārt, ir korupcijas skandāls Ukrainā, kas šobrīd ļoti lielā, nu, tam ir ļoti liela uzmanība pievērsta. Tur ir iesaistīts Zeļenska ļoti tuvs partneris bijušais, kas, starp citu, teica, šis ir otrais vilnis, jo pirms aptuveni pāris mēnešiem jau bija kaut kāds korupcijas skandāls ar viņu. Tas kaut kur noklusa, tagad tas ir pacēlies par jaunu. Un es domāju, tas ir tāpēc, ka tas skar to starp šo ārkārtīgi jutīgo tēmu par siltuma apgādi un energoresursu apgādi Ukrainā ziemas laikā, ar ko šobrīd ir milzīgas problēmas un ko Krievija ir mērķiecīgi centusies visādos veidos pasliktināt šo situāciju. Nu, un te ir parādījušās ziņas, ka šajā sektorā ir milzīga, grandioza korupcija. Nu tā, man šīs trīs lietas ir tās, kuras piesaistīja visvairāk uzmanību, sekojot Ukrainas Es situācijai. domāju, ka ļoti pareizi ir, kad krieviem ir atņemtas tās daudzreizējās iebraukšanas vīzes. Nav ko braukāt tur. Kas tas vispār ir? Kāpēc mēs to atbalstītu? Kāpēc, lai mēs to atbalstītu, tu brauc brīvdienās uz Maskavu vai arī brīvdienās no Maskavas uz Parīzi un tad pēc tam uz Romu un tādā, tādā sakarā? Tu esi karā ar visu civilizēto pasauli. Nu, teiksim, tava valsts ir nu, īsteno visneprātīgāko, visasiņaināko kāru kopš Otrā pasaules kara. Ja? Ar visu, ar genocīdu, ar bērnu nolaupīšanu, ar vispār visu ko. Ja? Kāpēc, lai mēs pieļautu kaut kādas situācijas, ka tu, teiksim, šodien karoji Donbasā, ja? Un tad es nezinu, guvu ievainojumu, un tagad braukšu uz Parīzi atpūsties. Ja? Nu, nē, kāpēc? Nu, kā? Un kas tas ir? Es domāju, ka tas ir normāls solis. Es nemaz nerunāšu par visiem drošības un visiem tur riskiem, ka tur, protams, braukā visi diversanti, kuri spridzina un laiž dronus virs atomu objektu. Visu vēl šī, es pat par to nemaz nerunāju. Teiksim, ko saistās. Es domāju, normāls lēmums. Ja es saprotu, ka viņš ir nepatīkams, teiksim, šiem krieviem, Krievijas pilsoņiem. Bet kā? Ne jau mēs esam vainīgi. Pie tā, ne jau Eiropa pie tā ir vainīga, pie tās politikas, ko Krievija īsteno. Man personīgi vispār pati situācija šķiet drusku grūti saprotama, jo no vienas puses viss Eiropā un pasaulē ir tik ļoti pret un tik milzīgas sankcijas un visu, un mēs apzināmies, ka tas ir absolūts ļaunums un to visādīgi vajag apturēt, bet tad
ja mēs paskatāmies no reālās dzīves perspektīvas, jā, tad notiek pilns ar turismu, cilvēki dzīvo, izbraukā pret, nu kaut kas tur neiet kopā tā Neiet īsti. kopā, neiet kopā galīgi. Nu, daudz kas neiet kopā arī tas, ka mēs, tā skaitā Latvija, turpina tirgoties ar Krieviju. Bet, Jā. jā. Par to, Protams, ka tur ir tādi, Krievijas tie liberālie, tostarp liberālie mēdīji un šie te opozīcijas mēdīji, kurus es arī nenovērtētu. Viņi saka to, ka nu, tā nav, tā nebūtu. Viņiem arī šķiet, ka tas neiet kopā tādā ziņā, ka viņi saka, tas, ko vajadzētu rietumiem darīt, kā reiz veidot aliansi un visādos veidos būvēt šo te opozīciju pret Putina pastāvošo varu, nevis veidot šo te priekšstatu, jā, līdzīgi kā tu teici, ka visi krievi ir vienlīdz vainīgi pie kara Ukrainā. Uh, es Tas ir tam, supersensitīvs jautājums, bet tur ir kaut kāda jēga tajā ir, ja domājot par to, ka jā, ka kaut kādu opozīciju uzturēt un veidot droši vien būtu rietumu interesēs. Nu, tādā ziņā solidarizēties ar tiem, kas ir pret Putina režīmu, ieskaitot tos, kas ir Krievi pret Putina režīmu. Bet, tas tā varētu būt, ja vien kaut kāda opozīcija būtu. Kāda opozīcija? Opozīcija var būt Krievijā. Ne jau, ka tu nosēdies, teiksim, ērti iekārtojies Romā, nu kaut kur, un es tagad opozīcijā Putinam. Ja? Nē, piedod, nu kā, kas tas ir? No tā mums nekāda labuma nav nevienam, nekam, ka, teiksim, ir kaut kāda opozīcija Putinam, teiksim, Londonas kafejnīcās. Ja? Nē, es nezinu, teiksim tā. Tāpēc nav redzams, kāds tur varētu būt kaut kāda jēga, kaut kā attīstīt. Tas pirmkārt. Otrkārt, viņi ir sastrīdējušies savā starpā un tā piesātināti ar FSB aģentiem, ja, kā mēs zinām no visādiem tur šitiem te. Dažādiem stāstiem, ja? Ka vienkārši tur viņus attīstīt, tas tā kā, viņiem kaut kā, tur vēl nosacīt, es domāju, būtu. Ir skaidrs, kāpēc teiksim, ir liela skepse par to, vai viņus vajag kaut kā īpaši atbalstīt. Ja? Protams, ka ir cilvēki, kas ir aizbēguši no Putina režīma, kuriem Krievijā draudētu, nezinu, cietums un nāvsods, un kuri vienmēr ir bijuši, nezinu, pret Putinu un tā tālāk, vai arī aizbēguši uzreiz tūlīt pašā sākumā. Un tā skaidrs, teiksim, viņus nevajadzētu dzīt atpakaļ uz Krieviju. Ja, teiksim, jo tur viņus nedrīkst dzīt atpakaļ uz Krieviju, tur viņus vienkārši nošaus. Ja. Un tā, tur gadījums no gadījuma jāskatās, ja, bet, teiksim, kopumā ar opozīciju tur ir zināmas problēmas. Arī ar tevis pieminēto Buravesņiku un visām tām kodola raķetēm. Tas ir tīrs PR, tas ir tīrs teātris. Tam nav. Tā kodola šitā raķete, tā ir pirmkārt kaut kāda 70. gadu tehnoloģija, kuras gan amerikāņi, gan padomju savienība augstā kara laikos tur pētīja. Atzina par nederīgu, neliederīgu. Tāpatās ir zemskaņas raķetes pārnotā. Viņi ir notriecami kā jebkur citas zemskaņas pārnotā raķete. Nekas tur tas viss ir. Tas ir lidojošs kodola reaktors. Nedod Dievs, viņš kaut kur. Tā ir arī šausmīgi tāda bīstama tehnoloģija lietošanā un tam līdzīgi. Tas nav viss nopietni, bet citas nopietnas lietas gan. Proti, tātad pirmais, kam ir jāpievērš uzmanība, manuprāt, par ko jārunā daudz, tā tad es kaut kad vasarā priecīgs arī šeit mūsu sarunās stāstīju, ka Eiropa ir kompensējusi palīdzības apjomus, tos, kas tagad nav Amerika, nepalīdz šogad Ukrainai, nesniedz nekādu finansiālu militāru palīdzību jaunu, un Eiropa gada sākumā savu apjomu daudzkārtīgi palielināja, kompensējot visu to amerikāņu trūkumu. Tad tagad mēs redzam, ka tā vairs nav. Mēs redzam, ka tas apjoms ir būtiski nokritis. Eiropas palīdzības apjoms ir nokritis gada otrā pusē pat zem. Ne tikai nekompensē to, kas bija kopā ar amerikāņiem, bet zem tā, ko Eiropa palīdzēja pirms gada. Un vispār tā ir ārkārtīgi problemātiska situācija. Redzēs, kādi gada beigās būs tie skaitļi, bet Eiropas palīdzības apjoms ir nokritis un korupcijas skandāls, tas pieminētais, noteikti nepalīdzēs šim apjomam atjaunoties, vai katrā ziņā tur ir problēma. Nākamā lielā problēma ir tā, ka Ukrainas armija cieš smagus zaudējumus, un savukārt Krievijas armija kļūst aizvien lielāka. Proti,
Ukrainas armijā, Ukrainas armijas lielākie zaudējumi ir nevis kritušie un ievainotie, bet dezertieri un nelikumīgā probūtnē esošie. Nu, tur tas formulējums, bet tie formulējumi nav svarīgi. Restīvi. Burtiski, ja ieskaita dezertierus, tos, kas atsakās karot, ir iesaukti, bet atsakās karot, un tie, kas vienkārši aizbēg no savām armijas daļām, no vienībām, teiksim, tad uz šo brīdi, 25. gada tagad rudeni, mēs runājam par 120, pār par 120 tūkstošiem cilvēku, kuri Ukraiņu armijā ir vai nu tātad dezertējuši vai neatrodas savās vienībās nelikumīgi. Kas ir milzīgs cipars. Nu, un tad tam vēl pieskaitot nu, klāt kritušos ievainotos, nu, mēs iegūstam situāciju, kad Ukrainas armija nu, reāli sarūk, diezgan dramatiski sarūk. Nu, 25. gada laikā. Tas sākās jau 24. bet, nu, neiksim, kamēr Krievu armija, tur notiek tieši pretējais. Ja? Krievi gan pilnībā kompensē kritušos ar jaunajiem no kontraktētajiem karavīriem, gan palielina apjomu. Un Krievijas armijas apjoms, un tā ir informācija, kas sakrīt gan tajā, ko saka Ukraiņas izlūkdienas, gan Krievu štābs. Reizē tur ir 700 tūkstoši cilvēku uz vietas Ukrainā vai rezervē pirmā līmeņa, kas ir milzīgs cipars - 700 tūkstoši cilvēku. Un tā tad Ukrāņu armija kļūst mazāka, Krievu armija kļūst lielāka ar katru gadu. Būtiski pieaug apjomā. Un tā tālāk. Un, protams, Krievija armija kļūst nu, modernāka. Nu, Krievi tā tad ir absolūti pasaules līderi tajā fiberoptiku dronos, un tādā viņa dronu tehnoloģijas attīstās, un ražošanas apjomi nenormāli attīstās, pieaug. Un nu, Ukraina nekas tam netiek līdzi, un tā. Un mēs tam redzam, sākam redzēt arī nu, izpausmi frontē reāli. Nu, tagad visi, nu, teiksim, kuru katru dienu gaida un skatās, kā tur to Pakrovska un Mirnograda, kā tur tūlīt kritīs un kritīs neizbēgami. Un, protams, no vienas puses, it kā, nu, kas tur vēl viena pilsēta, un mēs jau pieredzējām visu šīs lielās kaujas par Bahmutu, Avģejevku un tā tālāk. Un, nu, beigās jau nu, it kā strateģiski nekas nemainās, tur Krievi iegūst vienu pilsētu, bet es domāju, ka šis gadījums ir nepatīkamāks daudz. Nestoties uz to, ka, nu, labi, vairs tai Pakrovskai tur tas loģistikas centra nozīme nav tik liela, jo nu, tur visi tie apgabali, ko viņi apgādāja, jau ir okupēti un zaudēti. Un vēl tur kaut kāds, bet tie bija cietokšņi. Tie bija tādi fundamentāli super cietokšņi nostiprināti, kurus bija viegli, salīdzinot viegli aizstāvēt. Jo tās ir, nu, teiksim, pilsētas, rūpnieciskā apbūve, tur nezinu, šahtas, kas tik tur viss nav un tā tālāk. Gadiem kārtīgi nocietināti objekti, kurus, nu, Krievi nevarēja nekādīgi ieņemt. Bet, nu, aplēnce no trīs pusēm sāk spiest visi nosauktās minētās problēmas. Nu, teiksim, šie te, acīm redzot, tūlīt kritīs jau nu, tālāk, kā tur tālāk, to Doņetskas atlikušo daļu, tur cik sargāt izdosies. Un Zaporožas apgabalā, nu, tomēr būtiski iet uz priekšu Krievi šonadēļ. Un tas ir, nu, tas ir savā ziņā loģisks iznākums tam, nu, tiem lielajiem cipariem, tām lielajām tendencēm, ko mēs redzam. Ka Krievi kļūst lielāki, stiprāki, modernāki, Ukrāņi kļūst fiziski, nu, vienkārši samazinās fiziski karotāju skaits un samazinās palīdzības apjoms no Amerikas jau vairs nav un samazinās no Eiropas. Un tagad vēl, nu, teiksim, korupcijas skandāls milzīgs, kas nepalīdzēs tam Zeļenskim un tā. Tā kā situācija ir diezgan tāda, nu, diezgan nepatīkama īstenībā situācija. Šodien parādījās arī vairākas diezgan labas žurnālistikas no Ukrainas frontes, kur viņi tādu dzīves stāstu. Tas, ko tu minēji, bija viena no lietām, ko viņi tur visvairāk uzsver, ka visām šīm uzvarām vai iekrojumiem viņiem ir nenormāla psiholoģiska nozīme. Jā, abu armiju prātos un propagandā un informācijā un visā pārējām. Protams, ceļš situācijā, ka tev ir dezertēšana ir viena no centrālajām problēmām. Katrs šis psiholoģiskais zaudējums ir, nu, viņa tās sekas ir daudz lielākas, droši vien, nekā un tāds. Okay. Bet tas, kā tu apraksti to situāciju, tas tā diezgan pesimistiski izskatās. Tur ir kaut kāds
iznākums redzams kaut kāda šobrīd, tā kā uz ko tas iet. Nē, nu, cerams, ka, protams, nu, uz ko tas iet? Nu, tas iet uz to, ka Krievi turpinās spiest un karot. Krievi jūtās labi. Krievi jūtās labi un tā, nestoties, nu, protams, tur ir ekonomikā problēmas un ir sāpīgi tie Ukraiņu triecieni pa naftu un bla, bla, bla. Bet, es domāju, ka Krievija iespējams jūtās vislabāk šo 4 gadu laikā. Un viņiem, protams, ir jādomā, ka 4 gadi ir daudz. Respektīvi, tā tad, ja mēs salīdzinām šo ar Otro pasaules karu, tad Krievija armija tagad jau būtu pie Berlīnas. Tu jau pie Berlīnas piepilsētās, būtu jau tik tālu tikusi. Ja? Kamēr šeit viņi nekur tā nav tikuši, teiksim, īpaši tālu. Un viņiem, zin kā, tie garie kari nekad, labi, Afganistānas karš 10 gadi, nezinu, Vietnamas karš 10 gadi, un tā tālāk. Tas viss beidzās slikti, tām lielvalstīm, nestoties, teiksim, un tā. Manuprāt, nav prāta darbs ilgi karot, bet, 26. gadā mēs, es domāju, redzēsim tikai visādu agresivitāti, pieaugumu, un kā Ukraiņi, jā, palīdz Ukraiņiem, bet Ukrāņiem ir problēma, jo nekādi droni un roboti un tā tālāk. Aiz katra drona ir nevis, ne tikai viens cilvēks, aiz katra viena drona. Aiz katra viena drona ir komanda ar cilvēkiem. Cilvēkus vajag, bez cilvēkiem nevar. Teiksim, bez cilvēkiem nevar nosargāt teritoriju. Fiziski nevar nosargāt to teritoriju. Milzīgs, teiksim, kilometri, viņi ir fiziski, kādam tur ir jābūt uz vietas. Un ja nav cilvēku, un ja cilvēki nav motivēti un dezertē un tam līdzīgi un nekaro, nu, tas nav nekas labs. Jā. Kā tev liekas, ko tas parāda, tie lielie dezertācijas apjomi dezertēšanas no Ukrāņu armijas? Tas ir cilvēciski saprotams nogurums, izsīkums, vai tur ir kaut kādi citi psiholoģiskie faktori, ka tur ticība kaut kam sāk zust, vai neusticēšanās tur valdībai, vai kas par tā centrālā lieta. Jo es zinu, ka vienu brīdi bija liela nozīme tam, ka viņi objektīvi fiziski izsīka, sagur, viņi tur uzturējās ilgāk nekā gadu bez pārmaiņām frontē un tā. Tur ir kaut kas nācis klāt, ir kaut kas, kā viņi to skaidro. Nē, es domāju, ka viena no galvenām problēmām ir 4 gadi. Tie, kas bija motivēti, un tad viņi jau visi tur ir. Un tad ir krituši, tev jāsauc jauni cilvēki. Acīm redzot, tā motivētā sabiedrības daļa, viņi ir izsīkusi, un tad viņi mobilizē cilvēkus, kuri negrib karot. Viņi ir tā kā piespiedu kārtā mobilizēti. Viņi negrib karot un nekaro. Tad ir tie jautājumi par tiem piespiedu mehānismiem. Ja tā ir liela atšķirība no Krievijas. Krievijā tie tomēr ir tā kā brīvprātīgie. Liela daļa. Tad viņi pa naudu. Teiksim, nāk, saņem lielu naudu, tāpēc nāk karot. Un dezertēšanas apjomi ir daudz mazāki, vai tikpat kā nav, tāpēc, ka tu zaudē to naudu. Tad tev jādod tā nauda vai tev vai ģimenei. Un tad, kas nav iespējams, viņi nedezertē, viņi iet nāvē. Un viņi ir šo lēmumu paši pieņēmuši. Teiksim tā, kamēr Ukrainā jau liela daļa ir vienkārši, teiksim, ar varu iesaukt cilvēki. Tā kā, un tā. Un nav tās motivācijas. Tur noteikti ir virkne visādi dziļu iemeslu. Cilvēki vaicā, kāpēc? Kāpēc tas vajadzīgs? Lai tā Krievija ņem to Doņetsku. Kaut kas tāds ir. Kāpēc man mirt? Teiksim, tā. Un tā ir tā super problēma, protams. Jā. Labi, mums laika beigās mums neizdevās parunāt par ko es ļoti gribēju parunāt par SIFU. Es vienkārši ļoti gribēju parunāt par SIFU, par to, kā SIFs dala naudu, nezinu, bērnu ballītēm, bagātiem uzņēmumiem un visu kaut ko un šito te. Un par ZZS, kurš bija par SIFA likvidāciju, tad nolēma, ka nevajag SIFA likvidēt kā jau ZZS, jo tā tas tik visi labi stāsti. Bet
Bet nu, mums nākamā nedēļa tad par to Bet es jāparunā. domāju, tā ir plašāka tēma par NVO, par pilsonisko Jā, sabiedrību vispār, un viss tā kā noteikti būs par ko parunāt. tur ir tik labi, tur ir tik labi. Tur vienkārši liekas, ka valdībai viņiem vienkārši galvā tārpīja. Tas ir kā tu vari dot nodokļu maksātāju naudu, teiksim, lai Mercedes salonā ierīkotu bērnu istabu. Nu, saprot, jūs ko nopietni, jūs nopietni, un tad to nevajag likvidēt. Ja? Tas ir kā? Tas ir vienkārši prātam kaut kas neaptverams. Ja? Un tā. Man ļoti sasildīja doma, ka ir projekts par vāciešu integrēšanu latviešu No sabiedrībā. 7 mazākumu tautību projektiem, es teiktu, 3 vai 4 ir par vāciešu. Vācieši tad mazākumu tautību mums ir vācieši. Ja, teiksim, viņi ir jāintegrē. Tas ir tāpēc, ka padomē ir vienkārši SIFA padomē. Viņi viens naudu, viens dos otram, viens sev, visu laiku sev dod naudu. Viņi tur padomē ir viena vācu kaut kāda kultūras biedrības sieviete, un tad visas vācu tās biedrības saņem naudu. Mums izrādās Latvijā, bet viņi jāsaka, ir super integrēti. Jāatzīst. Teiksim, es neesmu dzirdējis nekad ne pa vienu vācieti. Latvijā, ar kuru mums ir, kurš nezina latviešu valodu, staigā ar savu vācu valodu. Ja? Neviens viņu nesaprot, ja teiksim, viņi visādi diskriminē nabaga vācieti. Ja? Teiksim, tas ir novērsts, tas gods un slava, tādā ziņā. To SIFs ir panācis, ja, un tā. Un tas ir vienkārši neticami, tas, kam viņš šķērdē naudu. Tas ir vienkārši kaut kas pilnīgi neticams. Tur 85 cilvēki strādā. Tur 6 visa vienotība, visi padomē, sēž to visu uzrauga. Un tāds ir rezultāts. Mercedes salonā iekārtot bērnu istabu. 3200, ja teiks, tā. Rietumu banka, visu cieņu Rietumu bankai, darbinieku ballītei, darbinieku integrēšanai, darbinieku un bērnu integrēšanai 4000. Tāda ir. Nopietni, ja? Mūsdienās. Tur, jums, es atvainojos, ka es kādu aizvainoju, bet sifā. Un tā. Vācieti. Jā, Nākamnedēļ tad par šito izvērtīsim. labi. Labi, ok. Līdz to. Jā.